Labdien, cienījamie grāmatveži! Prieks ar jums tikties kārtējā e-seminārā. Un šis seminārs ir veltīts Tildes Jumas februāra izlaidumam. Galvenais, kas jūs, protams, interesēja, ir jaunās izmaiņas likumdošanā. Tās ir pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un pielikumi. Tas ir jaunais ziņojums par darba ņēmēju sociālās apdrošināšanas iemaksām, iedzīvotāju ienākumu nodokli un riska nodevu pārskata mēnesī, ienākumu kodi un profesiju klasifikators. Un vēl ir virkne ar uzlabojumiem, lai būtu vieglāk, ērtāk un patīkamāk strādāt. Sākšu ar pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju. Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija vizuāli maz ir mainījusies, pareizāk sakot, mainījusies nav gandrīz nemaz, izņemot to, ka 41. rindā 21% vietā nav 22%, bet ir ieraksts standarta likme, kā to tagad nosaka izmaiņas likumā par pievienotās vērtības nodokli, ka mums ir standarta likme un samazinātā likme un nulla likme. Un 42. rindā 10 un tagadējo 12% vietā ir ieraksts samazinātā likme. Būtībā vairāk mainījies nav itin nekas. Deklarāciju var, protams, izdrukāt. Noklusētā variantā, kad jūs nospiežat pogu izdrukāt, jums ir pazīme, ka vajag deklarāciju, kas ir spēkā ar 1. janvāri šā gada. Ja ir nepieciešams izdrukāt vecāku deklarāciju, ja jūs iesniedzat kaut kādus labojumus, protams, jūs ieliekat pazīmi, kura gada deklarāciju jūs gribat, un varat izdrukāt. Mēs uzturam šo iespēju par iepriekšējiem gadiem arī šo deklarāciju izdrukāt un iesniegt EDS-ā elektroniski. Tātad vizuāli izdrukājot arī būtībā sevišķi nekas daudz nav mainījies, izņemot šos te divus vārdus - standarta likme un samazinātā likme. Ja? Šeit. Tā kā viss pārējais arī ir saglabājies iepriekšējās. Tas pats attiecās arī ar pielikumu, būtībā nekas šeit nav mainījies, un viņu to var izdrukāt un eksportēt uz vidu elektronisko formātu. Tiem, kas strādā ar kokmateriāliem, deklarācijā arī nav mainījusies, izņemot tas, ka izdrukas formā arī ir procentuālā likme nomainījusies. Viss pārējais ir saglabājies. Lūk, šeit ir 21% vietā 22%, un visos reģistros, kas mums ir jāsagatavo, arī ir 21% vietā 22%. Pārējais nekas arī nav deklarācijā mainījies. Jo informācija ir jānodod tieši tā pati, izņemot tas, ka vizuāli ir nelielas izmaiņas. Pieminēju ziņas par darba ņēmējiem. Būtībā šajā vairumam uzņēmumu šajā atskaitē arī nav nekas mainījies. Mainījies ir tiem, kuri nodarbina ieslodzītos, vai skarais pareizais nosaukums ir, ja jums ir darba ņēmēji, kas ir nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, un tie, kas ir sasnieguši vecumu pensiju un arī nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā. Jau novembra izlaidumā mēs izveidojām darbinieka kartītē. Tūlīt sameklēšu. Vai tā. Sameklēšu, parādīšu jums. Ātrāk iet tā. Ja kādam ir uzņēmumam ir šie ieslodzītie kā darba ņēmēji, tad ir jāpievērš uzmanība, ka kartītē ir pazīmes ieslodzītais un ieslodzītais pensionārs. Atkarībā no tā, vai šī pazīme ir ieslēgta vai nav ieslēgta, nomainās arī sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes. Pagājušā gadā, ja es pareizi atceros, šīs likmes bija tieši tādas pašas kā
nevar tā teikt parastiem cilvēkiem, bet, kā standarta likmes, 11, 9 un 24 un pensionāra likmes, bet ar šo gadu ieslodzītiem un ieslodzītajiem pensionāriem ir pavisam citas sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes, un mēs esam izveidojuši šīs divas jaunās likmes, un saīsinājuši šo garo tekstu nodarbinātais brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā uz tādu vienu vārdu ieslodzītiem. Es domāju, ka tie, kuriem tādi darbinieki ir to jau ievērojuši un akceptējuši. Tātad ir jānorāda, ja tas ir ieslodzītājs, mēs norādam, ka viņš ir ieslodzītājs, tas ir tie, kas nav pensionāri. Savukārt, ja viņš ir pensionārs, ir jāieliek pazīme pensionārs. Ieslodzītājs plus pensionārs. Un tad šī pazīme vienkārši sociālās nodokļa likme automātiski parādās. Kur ir jānorāda šai atskaitē? Tātad izvēlamies ziņojumu par darba ņēmējiem, izvēlamies atskaiti, un ir divas jaunas pozīcijas. Tātad jūs zināt, ka pielikums, ja viņi iesniedz papīra formātā, sastāv tagad no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapām. Vai arī tad, kad iesniedz EDS-ā, no 7 šīm atskaitēm. Un katrs no šiem, kuram ir, vai tas ir pensionārs, vai tas ir izdienas pensionārs, tagad arī šie ieslodzītie, parādās atsevišķi atskaitē. Tātad, ja papīra formātā jāizdrukā, norādam to pazīmi, kuru mums vajag. Ja mums nav papīra formātā jāiesniedz, tad EDS-ā nekādu pazīmi neizveidojam. Bet, atvērsim papīra formātā un redzam, ka šeit ir pavisam citas divas pazīmes, kur parādās šie darba ņēmēji, kas ir nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā. Tātad, ja jums ir šādi darbinieki, tad pievēršat uzmanību, ka ar šā gada janvāri viņi jāuzrāda atsevišķā pielikumā, un viņiem ir pavisam citas sociālās likmes. Kas attiecās uz ziņu kodiem. Lai mums visiem grāmatvežiem būtu jautrāk strādāt, likumdošana nesnauž un ir ieviesti jauni kodi un dzēsti, jeb slēgti, jeb vairs nav aktuāli daži līdz šim esošie. Tā kā mēs atskaites par šīm izmaksām, kas, ja viņas neskar sociālo nodokli, varam iesniegt arī pa kavēto periodu mazums kā gadās, tad ir jāpievērš uzmanība izslēgtiem kodiem. Viņi ir atstāti šajā sarakstā, bet sākas ar nosaukumu spēkā līdz 31.12.2010 un tālāk ir attiecīgi tas nosaukums, kāds šis kods ir bijis. Pievērsiet tam lūdzu uzmanību, tad, kad jūs izvēlaties šogad norādīt kādus ienākumus, kurus jūs izmaksājat fiziskām personām vai varbūt vienkārši darbiniekiem, lai jūs nenorādat tādu kodu, kas vairs praktiski nav spēkā. Ka tas jau ir spēku zaudējis.